ierakstu. Tālāk. Par kompāniju kā Coral Business Academy. Ja jūs neesat vēl bijuši šajā sadaļā, noteikti ieteiktu aiziet un apskatīties. Tas būtu kā, piemēram, mājas darbs, iziet apskatīties tās mācības, kas ir pieejamas mūsu biznesa akadēmijā. Tur ir gan par produktiem, gan par rekomendētāju skolu, gan par izplatītāju darba pamatzināšanām. Nu, tas tāds tiešām svarīga no trīs sadaļām. Vietne un birojas, tas būs personīgais kabinets, ko mēs iziesim cauri, kā arī mājaslapu, gan arī par sociāliem tīkliem. Parunāsim arī vēl par kur var atrast, jo dažbrīd liekas tik vienkārši tādas lietas kā piegādes valstis, kādi nosacījumi, jā, kā var, piemēram, pievienot produktus, nosūtīt ātri cilvēkam, lai viņam nebūtu jāiet tā lielā pentera reģistrāciju. Par kontaktiem, birojas darbs ar struktūru, pētniecība, kur ir atrodama jau daudzās valstīs, piemēram, kā viena no, varu minēt, Lielbritānija. Viņiem ir svarīgi pētniecības sadaļa, kādi veikti pētījumi, kādi izieti certifikāti. Ja? Ne visiem tas ir tik ļoti aktuāli, bet ir valstis, kur cilvēki tiešām uz to pievērš ļoti lielu uzmanību. Pasākumu vietne, ja jūs nezināt, noteikti parādīšu, kur atrodas, kur var skatīties tuvākos pasākumus, ieplānot. Tad, tā kā jau minēju iepriekš, CBA mājas lapuse, kur to var atrast un kur apskatīties pieejamos materiālus un sociālie tīkli. Tad es beigšu te dalīties, pēc tam iziesim līdz beigām, pašās beigās jau to prezentāciju, bet pāriesim uz pašu galveno, uz mājas lapusi. Kur, kur parādīšu dažas lietas. Tā, noteikti mājaslapas ekrāns ir redzams, ja? Jā. Mājaslapas. Ja? Super. Mājas lapus noteikti esat apmeklējuši nevienu reizi vien, noteikti arī esat pasūtījuši. Bet, piemēram, citreiz, kad esat tikšanās, vai tas būtu ģimenes loceklis, vai tas būtu draugs, vai tas būtu partneris vai kolēģis darbā, ir tāda sadaļa par kompāniju. Jums nav līdzi ne prezentācija vai kaut kāds uzskats materiālu, varat uzspiest uz kompāniju. Nezinu, vai esat skatījušies, bet noteikti ieiet un apskatāties. Te ir pats svarīgākās tādas īsas tēzes par to, kas ir Coral Club, kāda ir mūsu misija, principi, veselība. Te var tādu cilvēkam iziet tādu ceļvedi, apskatīties, kad ir dibināta, cik valstīs mums ir piegādes un tā tālāk. Ja? Tad noteikti izmantojot to vietni, kur par kompāniju, te ir arī misija, nu, tāda īsa prezentācija video versijā. Tā. Tas ir tāds iesākums par kompāniju. Vēl ir svarīga sadaļa par akcijām. Nezinu, vai jūs zinat, mums augšā ir sadalīts mājaslapusē, kreisajā pusē pašā augšā ir akcijas. Šeit ir aktuālākās akcijas uz dodo brīdi. Jā. Piemēram, jūs jau zinat, ka akcijas mums ir dažiem produktiem visu mēnesi, bet dažiem produktiem mums ir, piemēram, no 7. līdz 15. vai no 15. līdz 20. Citreiz tās akcijas ir pielāgotas kādam notikumam vai kādiem svētkiem, tāpēc noteikti vērtīgi apskatīties šo sadaļu par akcijām, kur ir es atvainojos, minēts, no kura līdz kuram ir akcijas un kādā lielā apmērā ir pieejamas šīs atlaides. Tāpēc te mums ir kur pārsvarā jau visas ir līdz mēneša beigām. Vēl šeit nav, bet ir sadaļa vēl N+. Tas ir akcijas, tās akcijas, kur ir N+, tas ir sanāk kaut kāds skaits produktu un +1 nāk dāvanā, vai nu dāvanā vai pa brīvu, kā jums patīk uzskatīt. Te ir vēl viena tāda sadaļa, bet šomēnes mums nav tādas, tāpēc viņa te nav pievienota. Un tad, kad uzspiežat atsevišķi N+1, tad jūs tiešām redzat tās akcijas, kas ir tieši šajā sadaļā N+1. Vai tie ir, nezinu, 3 TastyB plus 4. ir bezmaksas, vai Coral Mine ļoti bieži mums ir šī akcija, kad ir 5 Coral Mine iepakojumi un 6. nāk par brīvu vai dāvanā. Tāpēc vērtīgi apskatīties. Vienmēr varat atgriezties atpakaļ, spiest nevis būtiņas, bet spiest uz to pašu Coral Club logo. Viņš ir klikšķināms un viņš vienmēr atnāk atpakaļ jums uz pašu galveno mājaslapusi. Piemēram, daudziem ir kolēģi, paziņas, draugi citās valstīs. Ja? Daudzās valstīs ir piemērojami muitas nodokļi vai arī
Ne tikai muitas nodokļi, bet piegādes nosacījumi savādāki nekā pie mums. Un, piemēram, Norvēģijā vai Anglijā viņiem tur no konkrēta summa pasūtījuma mainās muitas nodoklis. Tāpēc te svarīgi apskatīties, varam izvēlēties, piemēram, mm, aizējam uz leju, piemēram, izvēlamies kontaktus. Uh, Kontakti būs mūsu, te tā kā es esmu izvēlējusies Latvijas, mūsu oficiāla telefoni, mūsu pārdošanas ofisu adreses, līdz cikiem, no cikiem strādā, no cikiem līdz cikiem strādā veikali, kurā vietā viņi atrodas. Ja? Te jūs varat atrast un tūlīt. Arī telefoni, WhatsApp un Telegrams. Bet jums, piemēram, interesētu aiziet uz, nezinu, nosūtīt paciņu vai arī nosaukt draugam kādi nosacījumi paziņai, kas atrodas Norvēģijā. Norvēģiju tad mēs atrodam tūlīt te. Tā, Norvēģiju. Viņi piedāvās vai nu krievu, angļu valodā, uzņemsim angļu valodā, tad saglabāsim. Un jums uzreiz nav jāiet apakšā ne uz kontaktiem, bet jums parādās saziņa, telefona numurs un no cikiem līdz cikiem var sazināties ar Norvēģijas manu kolēģi vai pārstāvi. Ja, Norvēģijā mums pagaidām nav oficiāla, bet ir valstis, kur ir būs oficiāla, un šajā pusē jūs redzēsiet, kurā vietā atrodas adrese un darba laiki. Bet, piemēram, jūs izvēlaties Norvēģiju, jūs redzat tālruņu, ar ko viņam var sazināties. Arī WhatsApp, Telegramā var nosūtīt ziņu un ejiet uz leju un uzspiežat uz shipping and tracking. Tas ir tā kā piegāde. Es padzeršu ūdeni. Un te var redzēt, cik viņam tā norvēģi kronas, cik izmaksā tie pasūtījumi, ja, no cik līdz cik tās piemaksas ir jāveic par piegādi un tracking. Mēs spiežam tā, mums bija shipping customer information. Jā, te mums ir kādas piegādas ir, ar ko mēs sadarbojamies, tad DHL var apskatīties, kā jums ērtāk ir. Es nezinu, mēs pārgājām uz turieni vai nē, bet shipping information, te. Mums te rekur ir tāda shipping information pienāk klāt, arī Anglijā apskatīsimies rekur, ka ir 18% viņiem pienāk klāt muitas nodeva. Tāpēc citreiz, ja tiešām jūs nevarat to informāciju atrast mūsu mājaslapusē, tad noteikti varat sazināties ar mani vai ar mūsu kādu ofisu darbinieku. Palīdzēs, mēs sazinamies ar kolēģiem, kas piegādes veids uz šīm valstīm, un tad viņi ieteiks labāko veidu. Ja, piemēram, jums jau ir pieredze sūtīt uz Angliju, ja, tad, piemēram, bilronu mēs dalām divās daļās, lai cilvēkam nav jāpārmaksā par piegādi, ja, jo mēs ekonomējam jūsu gan laiku, gan jūsu finanses, lai jums būtu izdevīgāk šo pasūtījumu veikt. Nu, reku te ir Anglija, un arī Anglijā te ir rakstīts, cik viņiem ir maksā piegāde, ja? No cik viņiem shipping cost. Tad ir angļu valoda jau ir pavisam savādāk kārtās bijusi. No te ir, jā, te ir iekšā par piegādēm, te var skatīties, jo Anglijā ir, ja ir pasūtījums lielāks par 135 mārciņām, tad pienāk klāt muitas nodeva. Muitas nodeva mums pienāk klāt, un viņa bija, man liekas, 20 eiro apmērā. Pagaidiet. Esam krievu valodā. Ja ir kādi jautājumi, droši arī varat uzreiz uzdot, lai mēs varētu iziet cauri, ja ir kaut kādi jautājumi. Tā. Tūlīt es ielagošos, pagaidiet, mirklīt, ielagošos uzreiz. Vai pēc tam varētu rādīt. Es ielagošos noteikti testa profilā, un testa profils atšķirsies no jūsu mazliet. Tā. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 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 .
Таможенная информация, таможенная информация, где es jau angļu valodu nezinu, kur te ir tamoženā informācija. Angļu valodā kā būs, piedodiet par to, ka nevarēju saprast, kā ir angļu valodā. Labi, lai paliek krievu valodā, tamoženā informācija, un lūk, te šajā sadaļā ir rakstīts, no kādām summām tiek piemērots muitas nodevas, ja, vai papildus nodevas tādā valstī, uz kuru jūs sūtat. Vai ir kāds jau sūtījis uz Angliju vai Norvēģiju, kur ir atsevišķas muitas nodevas? Labi, iesim tad tālāk. Tā, tas ir par kontaktiem un par muitas nodevām. Tā aiziesim atpakaļ uz mūsu Latviju. Tā. Ja jūs neredzat ekrānu, vai kā jūs man padodat ziņu, jo es varu iet tālāk runāt, un citreiz tur kaut kas nesaiet, un tad es runāju, un jūs nesaprotat par ko, tāpēc, ka jūs neredzat ekrānu. Nu tā, tas ir par piegādi un par kontaktiem, ka jūs mierīgi paši ātri varat mūsu mājaslapusē atrast kontaktus, kurā vietā, ja ir tādā valstī izvēlētajā ofici, kāda adrese viņiem ir, un tālruņa numuri. Noteikti arī iesaku, ja jums nav vēl bijusi iespēja iziet kompānijas noteikumus, ja, iziet apskatīties. Kompānijas noteikti ir sadaļas, kā ir pareizi un ētiski veidot biznesu. Biznesa attīstība, par transferu kontiem un servisiem. Ja jums vēl nav šī pieredze, tad noteikti varat izlasīt, kā turpmāk, lai saprastu, kā ar viņiem rīkoties. Nu, te ir tie paši svarīgākie noteikumi, kā ir ētiski vadīt, ja, un būvēt šo biznesu kopā ar Coral Club. Tālāk mēs iesim uz tādu sadaļu, kā, piemēram, produktu. Nu, jums ir cilvēks, jūs esat izstāstījis par mūsu pašu top produktu, ar ko viss ir sācies. Ja, tas ir mūsu korāla maina ūdens. Jums nevienmēr ir nepieciešams sūtīt linku referālo, lai viņš iereģistrējās. Jūs varat uzreiz, tā kā es rādīju no sākuma, ielagoties zem savas kluba numura un paroles. Tad jūs atrodiet ūdeni, produktu. Nu, piemēram, viņš negrib iesākt ar korālu detoksu vai grib iesākt tikai ar ūdeni. Viņš ir ieinteresējies un saka, jā, ok, davai es pamēģināšu ar korālu ūdeni. Jūs atrodat produktu zem sava profila, ja? Un šeit apakšā, ja jūs nezinājat, ir sadaļa, piemēram, jūs varat nokopēt, uzreiz nosūtīt viņam linku uz WhatsApp, Telegrams. Te ir iespēja, ja jums ir tāda programma, notvītot, bet vēl ir tāda, kas visātrāk un vislabāk darbojas, un ko mēs esam saņēmuši atgriezenisko saiti, tas ir nokopēt linku. Links, reku te var redzēt, saite ir nokopēta, un jūs nosūtat klientam uzreiz linku. Viņš saņem, vai tas būtu WhatsApp, Telegrams, īziņa, viņš atver šo linku, un viņš nokļūst uzreiz uz šo produktu, Coral Mine. Viņš izlasa, saprot, aha, tomēr es gribu iegādāties, un tālāk viņš spiež pievienot grozam. Viņš pievieno grozam, un tālāk iet to soļus, lai noformētu produktu. Un tur viņš ievada vārdu, uzvārdu, adreses, viņš iereģistrējas, un viņš automātiski nokļūst pie jums. Jums nevajag iepriekš viņam sūtīt referālo linku un teikt, tev no sākuma jāiereģistrējas, bet atverot produktu, formējot to pasūtījumu, viņš jau reģistrējās un automātiski nonāk pie jums. Ir skaidrs, ja, ka jums varat vienkārši pat tā apējot, nevis referālās linkus sūtīt, bet vienkārši produktu linku nokopēt, nosūtīt, un tad viņš, klients vai topošais partneris jums saņem tieši to produktu, kuru jūs esat viņam nosūtījuši. Nu, piemēram, vēl izvēlēsimies Fan Detox, Coral Detox, ieliksim pie groza, un tālāk mēs ejam uz savu grozu. Tā, kur viņš man ir? Kāpēc man ir tikai divas preces? Tā, Coral Mine ar pievienosim. Piemēram, cilvēkam jūs esat ieteikuši iziet detoks programmu un cilvēks ir piekritis. Jūs saliekat grozu savā tā kā profilā,
savā profilā viņu noformējat. Te ir Coral Detox komplekss iesākumā, Fandetox. Kāpēc viņš man nerāda ūdeni tūlīt? Nu, labi, tas nav tik svarīgi. Jūs pievienojat visus produktus, arī kur viņš parādījās. Visus produktus, ko jūs viņam esat ieteikuši. Tas varētu būt attīrīšanās kurs, vai tas būtu fandetoks, tas, nezinu, aknas uzturēšanai. Jūs saliekat konkrētu sarakstu, un jums atkal nav jāsūta viņiem tur print screens vai uz lapiņas izrakstīt. Jūs te labajā pusē spiežat uz saites. Redzat, dalīties ar saiti uz grozu. Rekurte Mhm. labajā pusē. Jūs spiežat saite, atkal parādās, saite ir nokopēta. Jūs nosūtat savam jaunajam klientam. Viņš atver, un viņam jau ir salikts grozs. Un tālāk, ja viņš redz, ka viņš tomēr grib noformēt, viņš var atļauties, viņam ir interese, viņš spiež noformēt pasūtījumu. Un tieši tādā veidā viņš ievada vārdu, uzvārdu, reģistrācijas, jo viņam būs divas iespējas. Vai nu noformēt bez atlaides, un noformēt ar atlaidi. Protams, cilvēks pārsvarā 99,9% izvēlas ar atlaidi, jo mums tās atlaides ir lielas. Līdz ar to viņš spiež visu vārdu adresi, uz kurien piegādāt, noformēt, un viņš atkal automātiski nokļūst pie jums. Un te ir atkal tā ekonomija. Jūs parādat, cik jums rūp cilvēka laiks, cik jums rūp viņa tas, nezinu, rutīnas, tas skrējiens, lai viņš nesēdētu un nemeklētu pats atsevišķi šos produktus. Jūs viņa vietā saliekat jau to grozu, viņš saņem un viņš noformē un gaida savu paciņu. Līdz ar to tas parāda tikai jūsu profesionalitāti un arī to, ka jūs cienat gan savu, gan viņa laiku, ka viņam nav jāsēž un jāmeklē pa mūsu mājaslapuse. Nezinu, jūs varbūt esat nosūtījuši tur WhatsAppā vai uz lapiņas uzrakstījuši, viņam jāmeklē tie atsevišķie produkti. Jūs jau esat nokomplektējis, viņam tikai jāizdara tie paši svarīgākie soļi, noformēt pasūtījumu un ievadīt savu vārdu uzvārdu. Un līdz ar to viņš jau ar pasūtījumu parādās zem jums struktūrā. Tas ir tādi lifehacki, nezinu, vai jūs zinājat vai nē, bet tas ir tieši tā, saku, tas ir ļoti tie, kas cilvēki izmanto, pēc tam ir atzinuši par labu esam, ja, ka ir tās linki, ka var nokopēt gan grozu, gan atsevišķu produktu. Jo nevienmēr cilvēkiem ir laiks sēdēt mājaslapusē un skatīties, ja tur pēc kataloga vai pēc katra produkta lasīt aprakstus un tā tālāk. Citreiz cilvēki ir tik ļoti skrienoši, ja, un tik maz, cik laiks ir svarīgs, ka viņi izvēlās uzreiz, viņiem ir izstāstīts vai par fantidoksu, vai par D vitamīnu, vai par bērniem vitamīniem. Viņi saprot, ko viņi grib iegādāties, viņi paņem, redz, nospiež pogu, noformē un gaida, ja, savu pasūtījumu. Vēl ir noteikti, tas ir spieduši katalogs, te ir preces pēc sadaļām, kur ir uzturīgi bagātinātāji, ja te komplekss risinājumi, tas jau ar pakām, tas ir gremošanas piedevas, antioksidanti, un te jūs noteikti esat bijuši, varat ieiet, apskatīties, noteikti arī būs svarīgi, ja neesat bijuši apmeklējuši, noteikti iesaka to izdarīt. Tā varbūt uz doto brīdi jau ir kādi jautājumi? Nav? Tad ejam tālāk. Tā. Tad es parādīšu sadaļu Coral Business Akadēmija. Pirms mēs aizējām uz personīgo kabinetu, es nospiedīšu Coral Business Akadēmija. Latviešu valodā pagaidām, diemžēl, atkal vēl joprojām tiek papildināta. Viņa jau ir uz beigu stadijas. Viņa atšķirsies mazliet no krievu versijas. Krievu versijā un krievu valodas versijā un angļu valodas versijā informācija ir mazliet vairāk, bet no tūlīt būs pabeigts arī latviešu valodas versija. Kāpēc man nenāk iekšā? Tā, es beigšu dalīties ar ekrānu, atvēršu šo sadaļu mājaslapusē. Citreiz mēdz arī, jā, mūsu interneta iespējas pievilt vai arī tehniski. Tā, nu lūk, tad to dalīšos. Tā. Tā kāds ir jau uzrakstījis kaut ko. Tā. Nu lūk, padalīšos tagad ar mājaslapusi. Jā, tā izskatās Coral Business Akadēmija.
Te es jau esmu ielogojusies zem testa versijas. Jūs ielogosieties ar jūsu kluba numuru un jūsu paroli, kas jums ir arī personīgajam kabinetam. Un uzziņas materiāli te ir par produktiem, partneru apmācības materiāli, mentora norādījumi, visi kursi, pirmie soļi, pamata kursi. Ja jūs neesat pārgājuši vēl, bet cik es to saprotu, visi, kas ir te ir pārgājuši izplatītāju statusā, jums būs mazliet vairāk informācija pieejama nekā tiem, kuri ir vienkārši pagaidām patērētāji. Es vienkārši kā piemēru parādīšu, piemēram, to pašu krievu valodu. Mm, tā. Un te ir zināšanu bāze, ja, kur mums arī būs visas ētikas, Coral Club. Рабочая тетрадь партнера, te viņa ir PDF formātā ir pieejama, bet viņa būs arī latviešu valodā. Tūlīt mazliet jāpacenšas ļoti strādājam pie tā, lai būtu latviešu valoda līdz galam pabeigta. Un te, ja ejot iekšā, te tiešām ir daudz. Paši varat pārbaudīt arī savas zināšanas, ja kur man ne visi kursi ir pieejami, tāpēc, ka es saku, mans testa profils nav līdz galam. Tā kā jūsu profils noformēts, jā, jo mēs tikai testējam, un, piemēram, te ir masterklasi o produkciju, vat, piemēram, par produktiem. Te ir prezentācijas, te ir var materiālus lejuplādēt, te ir par kosmētiku, te ļoti daudz informācijas, te ir video ieraksti, jā, kurus, piemēram, jūs pēc tam varat nosūtīt jūsu partneriem. Tāpēc noteikti ieiet, apskatieties, ja tas ir tā kā mājas uzdevums, jums būs pašiem noteikti interesanti izpētīt, kas tur ir pieejams. Ja pēc tam rodas kādi jautājumi tieši par šo sadaļu, par biznesa akadēmiju, noteikti rakstat, atbildēsim. Piemēram, arī aicinu jūs, ja jūs redzat arī kaut kādas, piemēram, tur nesakritības, varbūt gramatikā vai latviešu valodā, jo visi arī tehnika citreiz pieviļ un arī cilvēciskais faktors nostrādā kaut kāda, tad noteikti griežaties, mēs skatāmies, mēs labojam. Šodien arī piedalās cilvēki, kas tam arī pievērš uzmanību, un mēs kopā ar viņiem veidojam gramatiski skaisti un noformētu mājaslapus. Tāpēc tas tam noteikti arī ir aicinājums, ja jums sanāk kaut ko ievērot, rakstīt, lai mēs varam labot to uzreiz. Teiksim tā, kā saka, parastā valodā neatejot no kases jau uzreiz, lai sanāk smuki. Jums redzams tagad mājaslapuse? Ja? Super. Tā, par biznesa akadēmijas izstāstīju, tad mēs ejam uz personīgo kabinetu. Personīgajā kabinetā te jūs redzat vārdu uzvārdu, kādā jūs statusā esat, tekošie rādītāji, kādi jums ir uz šo momentu. Tas ir, piemēram, ja ieiesiet savējā, tas būs uz 26. martu, kas ir šodien. Te ir, kā jūs esat attīstījies, ja, te pieejams jūnijas, pusotru gadu uz priekšu, decembris, cik jums ir punkti bijuši. Un pašā lejā, tas darba galds pašā pirmajā sadaļā, marts, te ir lejā kalendārs. Tā kā mēs esam Eiropā, jums būs pieejami ieplānotie pasākumi, kas ir pieejami Eiropā, bet es parādīšu, piemēram, jo mums visiem arī ir paziņas draugi Āzijas valstīs vai arī tādā pašā Baltkrievijā, Krievijā vai tur Kazahstānā, Azerbaidžānā, Grūzijā un tā tālāk. Tur būs divas sadaļas, kur ir Eiropas pasākumi un Āziju valstu pasākumi. Un, piemēram, tuvākais mums ir aprīlis, aprīļa beigas, tas jau pāriet uz mājas, 3. 4. Mājas, tas mums ir lielais pasākums, Eiropas fórums. Noteikti, kas nav reģistrējušies, reģistrējieties, jo tas ir tiešām kaut kas grandios un parasti apmeklējot pasākumus. Protams, ir vienmēr jāskatās individuāli un mēdz būt izņēmumu gadījumi, bet parasti pasākumi ir tie, kas pēc tam cilvēkam dod iespēju ātri attīstīties, jā, un augt. Nu, lūk, tad jūs uzspiežat uz to kalendāru un jūs reku nonākat pasākumu sadaļā. Viņu augšā var redzēt Events Coral Club.
Un te ir tieši reģistrācija uz to pasākumu, ko es jums rādīju. Ja? Tas ir Eiropas fórums, jūs varat izlasīt, kur notiks, kādas ir izmaksas, kādas ir iespējamas atlaides, kādas ir iespējas jaunajiem, jo jaunajiem kluba biedriem, kas ir reģistrējušies, man liekas, ja es nemaldos, to ir jāskatās no janvāra, viņiem pavisam citas izmaksas ir viesnīcu, adreses un iespējas, kā var rezervēt un tā tālāk. Tas ir tieši par šo pasākumu, bet mēs varam aiziet uz mājaslapus, spiežam uz mājiņu, un šeit ir tie visi pasākumi, kas ir pieejami. Paņemsim starptautisko angļu valodu. Pasākumi tuvākajā laikā, piemēram, aprīlī 26. 28. Amerikā, Ņujorkā būs New York Wave. Ja? 10. 18. aprīlī būs tāds liels pasākums. Noteikti arī prasiet saviem mentoriem un sponsoriem, lai izstāsta, kas tas ir meistaru brīvdienas. Meistaru brīvdienas tas ir pilnībā apmaksāta ekskluzīvas atvaļinājums, pasākums. Līderiem, kas ir izpildījuši konkrētus nosacījumus, jā, bet viņiem šie pasākumi tiek apmaksāti pilnībā. Jā. Šoreiz tā būs Ķīna. Pagājušajā reizē, ja nemaldos, tā bija Indija. Tad vēl iepriekšējā tas bija Balī, un tas ir pilnīgi, tas ir lidojums, transfers, biļetes, dzīvošana, ēdināšana. Pilnīgi tiek sekts viss no kompānijas puses. Nu, lūk, un tālāk jūs te varat skatīties. Jā, Eiropas fórums, Samera fórums, Gold for Gold, Turcija, Slovākijas, Vilnis un tā tālāk. Tad vēl ir tādā pašā mūsu pasākuma sadaļā ir tāds event kalendārs, jūs uzspiežat uz viņu. Un te ir eiro, ja tie, tā kā es teicu, Eiropas pasākumi, jūs uzspiežat. Un viņš atvērsies kā Google tādā formātā, un šeit vēl sīkāk ir aprakstīts. Te jūs redzat, kad būs, kas notiks, kur notiks, kam viņš ir domāts. Citreiz ir pasākumi domāti, piemēram, ar kādu konkrētu nosacījumu. Piemēram, Eirofórums ir domāts visiem pat patērētājiem, kas tikko ir ienākuši klubā un reģistrējušies. Bet ir tādi pasākumi, kuriem konkrēts noteikums, piemēram, sākot ar direktoru rangu. Ja? Vai direktoru rangu, kurš ir, piemēram, noslēdzis promocijas brīdī, tur 750 balvas. Ja? Un tad tā piekļuve ir tikai tiem, kuri ir izpildījuši šos nosacījumus. Tāpēc te noteikti skatāties, tas sīkāk vēl aprakstīts nekā tanīs sadaļās. Te ir atkal arī uz reģistrāciju tiem pasākumiem, kad ir, jo, piemēram, rīko arī citās valstīs pasākumu, un arī mums, piemēram, paši izplatītāji, nevis kompānija, bet paši izplatītāji. Un te ir arī sarakstīti tādu lielāko struktūru pasākumu. Tāpēc nevienmēr varbūt būs pieejama reģistrācijas lapa, bet vienmēr ir norādīti kontakti, ar ko var sazināties un pajautāt par konkrēto noteikumu. Piemēram, jums ir ieplānots, ja tur brauciens uz Itāliju, un tad jūs varat ieplānot, ka 8. februārī, kurš tas ir gads, jā, 2000, tur jau tik daudz priekš februārī, tas jau bija, bet, nu, piemēram, ja jūs skatīsiet 2028. 8. februārī būs pasākums, jums ir ieplānots brauciens, nezinu, komandējums vai tikties ar draugu, varat liederīgo savienot ar atpūtu un atnākt uz to pasākumu, kas notiek konkrētajā valstī. Tāpēc te noteikti varat izskatīt sīkāk un izpētīt, un atkal, ja rodas droši jautājumi, droši jautājiet. Tā, kur mums bija? Kāpēc es neredzu? Tūlīt. Vai ir jautājumi par šo sadaļu, kas ir tā. Tieši redzam tikai Eiropas, bet pagaidiet. Ja ir jautājumi, droši jautājiet. Pagaidiet, vēlreiz apstīšos, lai parādītu, kur arī Āzijas valstīs. Bet, man liekas, ne, tā neiet kaut kā labi. Pasākumiem vēl atgriezīsimies, lai nekavētu laiku. Iesim tālāk uz mūsu mājaslapusi, personīgo kabinetu. Tā. Personīgais kabinets ir redzams, ja? Super. Dejam tālāk. Mana struktūra vienība, atzīme.
Te var ieplānot, ja jūs zinat, ka cilvēki jums ir ienākuši komandā, struktūrā, un zinat, ka viņi ņems jums, piemēram, veselības koncepcijas kaut kādu sākumu daļu, vai tas būs detoks komplekss, vai jau ir izgājis par šildu, tad jūs uz konkrētu cilvēku varat, piemēram, uzspiest un ieplānot viņam, ka viņš nopirks, piemēram, uz 500 punktiem, uz 510. Ja viņš to pirks un viņam jau iesaistās, piemēram, ģimenes locekļi, te jūs ievadat, jā, var ieplānot arī ar mazākiem skaitļiem, un te jūs varat redzēt pēc tam mēneša griezumā, kā jūs attīstieties un kā attīstās tie cilvēki, kuriem jūs jau esat ieplānojuši tos punktus. Vai jums sanāk vai nesanāk, vai ar viņiem būtu jāsazinās, vai kaut kā jāuzrunā. Varbūt cilvēkam esat ieteikuši tur detoksu komplektu, bet cilvēks nav paņēmis kaut kādu iemeslu pēc. Bet, nu, to var visu darīt šajā kā, atzīmē. Atzīmēt savus tās sadaļas, ja, kā augšanas sadaļas atzīmēt jau mēneša sākumā, lai varētu, piemēram, jau vidū sāk apzvanīt tos, kuriem varbūt netik raiti iet, bet tāds labs ieteikums savus punktus izpildīt vispār mēneša sākumā no 1. līdz 5. datumam un savas grupas apjomu. Parasti tas ļoti labi strādā struktūrām, kas ir ļoti ātri augošas un kas ir ļoti stipras. Ja viņi grupas apjomu arī aiztaisa līdz 15. datumam, un tad jau no 15. līdz 30. datumam paliek tas laiks, kad jūs jau varat strādāt uz to, ka jaunu cilvēku piesaisti, jaunu cilvēku vai kaut kādu webināru novadīšanu vai attīstību. Tāpēc pirmais, uz ko fokusēties, ir noslēgt gan sevi, gan grupas apjomu pirmajos datumos. Un tad pēc tam nav mēneša beigām tā saraustīšana, lai noslēgtu, lai dabūtu atpakaļ savus tos procentus, jā, vai tās savus bonusus, kas ienāk pēc tam kontā. Atskaites par struktūru vienībām esat noteikti arī bijuši un skatījušies. Te ir visi jūsu cilvēki. Ja? Te šī sadaļa var būt gan uzskatāma kā ekrāna veidā, kā arī, piemēram, man patīk strādāt ar Exceli, tad es to darītu. Izvēlētos manu personīgā struktūru un direktora struktūru no 1. līdz 6. pakāpei. Es viņu izvēlētos, aiziesim pēc tam atpakaļ un lejuplādētu. Šis fails lejuplādājas Excel formātā, tad tur var uzrakstīt filtrus un tad filtrēt pa šīm sadaļām, par šīm kolonnām, un tad jums nebūtu viss tā informācija vienā kopumā. Tāpēc man ir ērti tā, bet citiem arī nav nekāda problēma strādāt arī uz ekrāna. Par šiem cipariem, skaitļiem, kas ir šajā kolonnā S, kā burtiņš, tas nozīmē kandidāts, kurš jau ir iereģistrējies pie jums struktūrā, bet kaut kādu iemeslu pēc viņš nav veicis pirkumu. Sarkanā krāsā parādīsies jums kandidāti, kuri nav veikuši pirkumu no 60. līdz 90. dienai. Tikko cilvēkam būs 91. diena, cilvēks dēsīsies no jūsu struktūras un to numuru atjaunot vairs nebūs iespējams. Tāpēc, ja jau cilvēks ir izdarījis to pirmo soli un viņš jau ir iereģistrējies, ļoti silti iesaku sazināties ar tiem, kas jau ir sarkanā krāsā, lai viņi nezaudētu savu numuru. Varbūt cilvēks tādā, nezinu, ikdienas rutīnas skrējienā. Varbūt cilvēku, tad, kad viņš sāka jau noformēt pasūtījumu, viņu kāds novērsa viņam uzmanību, vai ir bijuši kaut kādi citi iemesli, kāpēc viņš nav veicis to pasūtījumu. Protams, būs daļa cilvēku, kas noteikti neiegādāsies un pateiks, es pārdomāju, negribu. Ok, pārdomāju, tā ir tava brīva vaļa, tava brīva griba, neiegādājies, viss, tad varbūt tiksimies kaut kad nākotnē. Bet citreiz, un kā praksa rāda, cilvēka tiešām veids to pirmo pirkumu, tāpēc noteikti sazināties ar tiem cilvēkiem, kas ir sarkanā krāsā. Dzeltenā krāsā, kas ir iekrāsota, tie ir tie cilvēki, kandidāti, kas ir iereģistrējušies, un viņiem no reģistrācija brīžas ir pagājuši no 30 līdz 60. dienai. Viņus, protams, arī ir jāsazinās, jā, jo viņi arī būs jau tuvojas tai robežai, ka būs 91. diena, un viņu reģistrācija tiks dzēsta.
Un bez krāsas, kur ir kandidāts 6 pie 1 diena, tas ir, kur ir reģistrējušies tikko. Ja? Nu, tāpat, ja jūs zinat, jau esat strādājuši, tad noteikti ir jāpievērš cilvēkiem uzmanība. Cilvēkiem uzmanība patīk, varbūt ne visiem, bet pārsvarā cilvēkiem patīk rūpes par sevi, ja, ka kāds izrāda un kāds interesējās, un ka tiešām patiesas rūpes izrāda. Tāpēc sazināties vajag ar visiem, bet ieteikums sazināties ar tiem, kas ir iekrāsoti tādā sarkanajā krāsā. Man te būs struktūra liela, tāpēc, ka es saku, tas ir testa variants. Te ir vairāk nekā 2000 cilvēku. Līdz ar to te ir sarkanā krāsa, un es būtu līderis, izplatītājs. Es uzreiz primāri sazinātos ar viņiem. Ja es redzu, ka tas, piemēram, man ir otrajā līnijā, tad noteikti es redzētu, kam tas cilvēks manam partnerim, kuram tad es sazinātos, piemēram, ar Izoldi. Un Izoldi arī pateiktu, Izoldi, klausies, tev tur ir. Viņš ne tāda vārdi. Asdazd, viņš tu ir 65 dienas, kā ir reģistrējies pie tevis, tu varētu ar viņu sazināties. Nu, arī kāds kopējs komandas darbs, ja, kad jau ir partneri, kad jau ir pirmie direktori, kur ir pirmie atslēgas cilvēki, kuriem jūs kopā veidojat savu biznesu. Tā. Ejam tālāk. Ir sadaļa struktūrējiet kontaktpersonas. Struktūrējiet kontaktpersonas nevienmēr iesākumā cilvēkiem ir vaļas un arī tās tā kā sev atļautības piezvanīt cilvēkam vai papjautāties. Citreiz mums ir kaut kādi savi tur tie bloki, ka mēs nevaram uzrunāt cilvēku, bet mēs te, piemēram, varam cilvēkus filtrēt, nu tā nedrīkst teikt, filtrēt kluba biedrus, ja, vai viņu numurus filtrēt pēc dzimšanas datuma. Dzimšanas datums tas vispār, man liekas, ir forši iemesls uzvanīt cilvēkam apsveikt dzimšanas dienā vai aizsūtīt apsveikumu dzimšanas dienā un pēc tam jau uzrunāt, ja, kā tev iet tur apjautāties, kā tev veselība, vai tu iegādājies produktus, kā tev iet kādas atsauksmes, varbūt tev ir kādu papildus jautājumu, bet par tām dzimšanas dienām tas ir tāds foršs veids, neaizmirst par saviem cilvēkiem, rūpēties un apsveikt viņus dzimšanas dienās, ja? Vai tur, nezinu, pat uzaicināt uz kafijas tasi. Tāpat te ir iespēja filtrēt pēc valsts, gan pēc pilsētas. Ja jūs dodaties arī, vai tas būtu atvaļinājums, vai tas būtu atpūtas brauciens uz citām valstīm, tad noteikti varat ieplānot, izfiltrēt kluba biedrus, kas ir konkrētajā valstī vai konkrētajā pat pilsētā, un kaut kādā starpbrīdī noorganizēt ar viņiem, nezinu, kafijas padzeršanu, aprunāšanos, vispār kā iet, kādi plāni, kādi mērķi un tā tālāk. Tāpēc te arī ir ļoti tāds izfiltrēt, ja, un apskatīties. Kur jums vispār cilvēki atrodas, varbūt interesi pēc apsīties kādās pilsētās un kādās valstīs, un arī par tām dzimšanas dienām, jo ne visiem ir viegli iesākumā uzrunāt vai uztaisīt to pirmo zvanu vai pirmo e-pastu uzrakstīt, tāpēc tas ir tāda sava veida tāds tā kā ierosinājums, kā jūs varētu to darīt. Pamesto grozu atskaita, nezinu, vai esat bijuši skatījušies vai nē. Piemēram, iepriekšējās reizes, kad vadīja webināru, mums nebija, bet rekam kāds no mūsu programmētājiem ir uztaisījis. Rekur man ir 25. martā testa otrais profils, te jums būtu noteikti vārds uzvārds, ir izveidojis pasūtījumu, bet līdz galam nav noformējis. Es redzu, ko viņš ir formējis, es varu ar viņu sazināties, tāpēc tas ir tāds arī iemesls uzrakstīt. Varbūt cilvēks tieši tā paša iemesla pēc sācis formēt pasūtījumu, viņa uzmanība novērsa, viņš aizmirsa līdz galam noformēt. Te iemesli var būt visdažādākie, bet te ir tiešām tāds labs instruments, ka jūs redzat, ka ir pamestie grozi, un jūs tāpat uzrunājat cilvēku, viņus varat novest līdz tam gala pirkumam, lai viņš veic šo pasūtījumu. Un, protams, tas jau atkal nāk gan cilvēkam labi, jo cilvēks jau strādā uz to pašu to rekomendāciju, ja, pamata, kad nāk pie viņa cilvēki, jo viņiem ir pirmie rezultāti. Un tieši tāpat arī tas iemesls uzrunāt cilvēku un apjautāties, kas ta bija, kas skaiš, kāpēc nevar līdz galam noformēt to pasūtījumu. Varbūt cilvēkam vispār ir papildus vēl jautājumi 101, bet vienkārši negribās vai kautrējās jums uzrakstīt, tāpēc jūs varat izdarīt to pirmo soli. Tālāk tas ir pie citiem webināriem. Tagad iesim par mārketinga plānu. Mārketinga plāns noteikti ir jāiziet kopā. Es tagad neiešu kopā ar jums. Jā, tas padziļināti būs vēl tuvākajā laikā arī webināri, gan klātienes mums tāda prezentācija.
Es jums tagad jau pačukstu, ka būs tāda, tāpēc sekojiet līdzi mūsu Instagram un Facebookam, kur mēs šo informāciju izliksim. Tad noteikti kopā ar augstāk stāvošo sponsoru izaiet šiem mārketinga plāniem, jo mārketinga plāni ir. Ja jūs zinat, tas ir trīs galvenie iemesli. Tas pirmais, tas ir produkts bez maksas, kad jūs ienākat, jūs saņemat savus rezultātus, cilvēki redz, jautā, reģistrējas pie jums, un jums nāk jau pakaļ tie bonus, ka jūs jau pēc tam tos produktus varat lietot, ēst, ja tā var teikt, bezmaksas. Ja? Un nākamais tas ir tad, kad jau cilvēki jums arī jau apakšā reģistrējās, un viņiem reģistrējās. Jums jau ienāk tā kā papildus ienākumu, ne tikai produktu bezmaksas, bet jūs vēl varat nopelnīt tādus papildus jūsu pamatu nodarbošanās, jo ne visi vienmēr uzreiz pieņem to lēmumu, jo tomēr tas ir darbs, ja, un cilvēkiem tas ir maldīgi, kas ienāk uzreiz liekas, ka tūlīt nu būs, un pirmos 2 mēnešos es tur pelnīšu baigos tūkstošus. Tāpēc līdz tam 1000 pelnīšanai ir jānonāk, un manā praksē to es esmu pati ar savām acīm redzējusi, ja, ka cilvēki saņem gada laikā auto bonusus, privilēģiju bonusus, nekustamo īpašu bonusus, gan pie mums Latvijā, kad cilvēkiem ienākumi izaug no pāris simtiem līdz pat 1000. Tāpēc te ir cilvēkam arī sākumā jāapzinās, ka tas var būt papildus ienākums, un trešā pati svarīgākā sadaļa, tad, kad jau cilvēks tiešām pieņem lēmumu kļūt par patstāvīgu partneri Coral Club un kopā veidot starptautisku stabilu biznesu. Ja? Bet pārsvarā manā praksē, ko es esmu redzējusi, pārsvarā notiek tā izaugšana tad, kad cilvēks tiešām pieņem lēmumu. Vai, nu, ja tas ir iespējams, protams, jāskatās katram cilvēkam pēc iespējas robežām. Ne visi uzreiz var aiziet no pamata darba, nodarbošanās, bet tad, kad cilvēks aiziet jau no pamata nodarbošanās, ja kas ir iepriekšējais darba attiecības bijušas, tad sākas ļoti strauja izaugsme, jo cilvēkam fokus tikai ir uz Coral Club, uz produktiem, uz rezultātiem, padarīt cilvēkus veselīgākus, nes to misiju, ka cilvēki nevis ar mūsu farmāciju, bet ar mūsu produktiem tiešām to var atrisināt daudz ātrākā un ilgspējīgākā laikā pēc tam cilvēkam veselības ziņā. Tā, jautājumi vēl kādi, es tik ātri runāju. Jo parasti, ja 40 minūtes, parasti man sanāk ilgāk. Tā, man vēl ir sadaļa, man ir rīki. Sadaļa ir materiāli. Materiāli noteikti esat bijuši, bet ja neesat parādīšu. Te ir pieejami materiāli, prezentācijas, uzskatas materiāli, mārketinga kādi bukleti par mūsu produktiem. Te ir gan par biznesu, gan par produktiem. Atceros, jā. Es noņemu nost popularizēšana, te ir prezentācijas gan pašu par kompāniju, ir materiāli citās valodās, jo mums tiešām daudziem ir veidojās starptautisks uzņēmums un daudziem arī paziņas un draugi dzīvos citās valstīs un tiem draugiem vēl draugi dzīvo un ne visi runā krievu, angļu valodā. Ir daudzi cilvēki, kas runā tikai spāņu vai vācu valodā, tāpēc, ka te ir visdažādākais pieejamās valodās visi mūsu uzskatas materiāli. Katrā iekšā neiešu, nerādīšu, tad mums te aizvilksies pavisam ilgi šis webinārs, bet noteikti ieiet, apskatieties, ja ir cilvēki, tas būtu, man liekas, arī cilvēks, piemēram, kas runā tikai, es nezinu, tur igauņu valodā nosūtīt, un viņiem materiāls jau sagatavots igauniski, nevis angļu valodā, lai viņš tur meklētu vai mestu iekšā Google Translate un tulkotu, bet tas būtu tā kā sava veida tāds korporatīvs solis, tādas ētikas tiešām augsts līmenis. Tālāk mēs ejam MyPromo. MyPromo tas ir tāda vizuāla, virtuāla prezentācija. Noteikti pievēršiet šai sadaļai, kur ir jūsu kontakta tālruņi. Parādīšu pēc tam, kāpēc tas ir svarīgi. Mobilais telefons, elektroniskais pasts, linki uz Facebook, Instagram, ja jums tādi ir. Nu, pārsvarā jau visiem ir, tāpēc, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka pārsvarā viss notiek caur sociāliem tīkliem, ja? Bet noteikti pievēršat, lai viss ir korekti un pareizi aizpildīts. Un tālāk ir visdažādākais. Ja? Jā. Nav jautājumu, vienkārši laikam nav izslēgta skaņa. Tā. Tu jau plitu kurunāji. Jā, pagaidiet. Vajag.
muti uztaisīt, bet tad netaisās. Labi. Tad, lūk, te ir tāds tā kā virtuālā jūsu tā kā vizītkarte. Mēs nokampēsim uz latviešu valodu. Reko latviešu valodā nospiedīsim kopēt, un jūs cilvēkam caur jums ar tā veidā, caur Messengeri, vai tas būtu WhatsApp, vai Telegrams, vai īziņa, vai pat e-pasta ziņā varat nosūtīt viņam šo vizītkarti. Tā ir tāda vizītkarta ieskatam. Tūlīt. Jums atverās veselīgs bizness ar Coral Club. Jūs redzat? Jā. Redzam. Ja, super. Nu, lūk, jūs cilvēks saņem linku, viņš atver, viņš ir uzrunāts no jūsu puses, viņam ir iedota kaut kāda, varbūt, iesākumam īsa informācija, un te tieši tāpat īsa kodologa informācija. Viņš izlasīs vispār, kas ir Coral Club, kāpēc jūs viņam vispār sūcat tas ir, kāpēc jūsu tieši viņu uzaicinat, ja, kas ir par partnerību ar Coral Club. Īsām kodolīgām tēmām, rakstiem aprakstīts, kas ir Coral Club un kāpēc jūs aicinat viņu tieši savā komandā un būvēt šo biznesu. Secīgi biznesa vadīšanas sistēma te nav iztulkots, bet viņš ir angļu valodā un visās pārējās valodās tieši tāpat skan. Join, use, share, build, pievienojies, lieto, dalies un veido. Veido vai nu pat būvē. Nu, tas mūsu latviešu valodā būtu laikam veido. Te ir secīga biznesa veidošana, kā vispār iesākt, kā uzrunāt, kas ir tie pirmie soļi, lai cilvēkam īsi kodolīgi būtu saprotams, ka viņam tur nebūs jāskraida tagad ar tām burciņām, kā pārsvarā visiem ir pierasts, ja kā tas stereotips izveidojas, ka mēs te skraidam, piedāvājam vai kaut kur stāvam un tirgojam, tā nav. Tāpēc te tāda vizītkarte, kurā ir arī skaitļos parādīta informācija, cik gadus tirgū mēs esam. Šogad būs tie jau 26 gadi tirgū, ja? Cik valstīs mēs esam klātesošus, cik valstīm mēs piegādājam, cik mums aktīvu certifikātu ir, un tie certifikāti un jaunie produkti mums ar katru gadu paliek vairāk, varbūt ne tik ātri, jo mums viņi iziet tiešām ļoti stingrus certifikācijas procesus. Mums pētījumi, ja jūs zinat par jauno tripeptīdu kolagēnu, ir tagad uzreiz neatcerēšos, bet ir izgājuši tiešām ļoti lielu pētījumu gan zinātniskā centrā, un tur tiešām ir tādi tā kā zinātniski pamatoti pētījumi ar cilvēku rezultātiem. Produkti mums tiešām ir kvalitatīvi. Un par vadību mums te ir stāstīts, par mūsu veselības koncepciju. Te ir tādas sadaļas, kur arī var uzzināt vairāk. Ja cilvēkam, piemēram, atkal gribās uzzināt par Coral Mine, viņš uzspiež, tad atverās viņam prezentācija par veselības koncepciju, par mūsu komplektu risinājumiem, ja? Cik secīgi var viņš iziet par arī kolagēnu. Te ir tādas dažas sadaļas, kur var uzspiest, un viņam vēl papildus materiāli atvērsies. Ja viņš negrib, viņš vienkārši izies šai sadaļai. Tas aizņem apmēram 7-8 minūtes. Izstāstīts arī par privilēģiju, bonusiem, kādas ir iespējams iegūt kopā, ja tiešām būvē biznesu un secīgi būvē, ko var dabūt. Ja, tā kā labumu pēc tam, un tie labumi tiešām ir ļoti, ļoti labi. Tā, viss secīgi ātri izstāstīja, cik valstīs, kur mēs plānojam atvērt, un mums jau ir atvērts gan Turcijā, tagad ļoti strādā pie tā, lai būtu vairāk produktu sortimentā, jo katrai valstī ir piemērojami arī savi nosacījumi. Mums ir PVD, kas arī seko līdzi. Teikšu tā, ka mums ir viena no stingrākajiem, un tāpēc daudzas valstis pat orientējas ar mums, izlaižot jaunu produktu. Piemēram, ir tā, ka no sākuma iziet mūsu PVD, lai zinātu, vai citās valstīs arī iziet, jo mums ir viens no stingrākajiem. Tāpēc produkti ir labi, viņi nav ar kaut kādiem pieaukumiem, tāpēc jā, tas ir tāda. Mēs esam pat tāda standarta, ļoti laba kvalitāte mūsu valstu institūcijas, kurās mēs izējam cauri visus certifikācijas procesus. Tā ir Koreja, kas arī ir turpmāk tagad tiek skatīties arī uz Lielbritāniju, tur atvērt ofisu. Un tālāk cilvēks izlasa to visu, viņam rodas papildus jautājums, vai viņš grib sazināties, tad viņš spiež sazināties, un tad viņam atveras tas loks, ko es teicu iesākumā, ļoti svarīgi pārbaudīt,
vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu un jūsu visus messengerus. Ja jums būs nepareizi norādīts tālruņa numurs vai e-pastā būs kāda kļūda vai izlaist burts, nespēj sazināties ar jums, un cilvēkiem pēc tam ar laiku varbūt pat aizmirsīsies un zudīs tā interese. Tāpēc noteikti svarīgi pārbaudīt jūsu kontaktu datus, lai viņi būtu pareizi te ievadīti. Tā. Tā, tas bija par šo. Tā. Te, piemēram, arī vēl ir saites, ja neesat skatījušies, te ir uz imunitātes paku, te ir nutripaka, tieši tādas mazas prezentācijas. Te jūs pat varat nosūtīt cilvēku, saprot, kas ir nutripakā, ko viņš ar to iegūs. Un izlasot, viņš saprot, ka viņš grib piedalīties šajā, vai nu, jo, ja jums ir jau izveidots marafons, vai jūs vienkārši viņu kvalitatīvi vedīsiet no iesākuma līdz komplekta izlietošanas beigām. Tieši tāpat atverās tāda prezentācija, viņš izlasa, saprot, ka grib sazināties, grib lietot šo komplektu, un tieši tāpat spiež sazināties, un tur parādās jūsu kontakta tālrunis un messenger, uz kurien viņš nosūta šo ziņu. Te ir arī viss pārējais hidramaks un tā tālāk. Par pētniecību es tagad neiešu iekšā par katru produktu, bet ko es arī agrāk iepriekš minēju par pētniecību, tā ir tā sadaļa, kur cilvēkiem tiešām ir interesanti apskatīties, vai ir veikti pētnieciski izmeklējumi, laikam tā var teikt. Vai ir veiktas certifikācijas, kādas certifikācijas, kādus produktus ir saņēmis certifikāts. Mums drīzumā un tiek pievienot jau daudziem produktiem tā ir arī pašā mājaslapusē, ka jūs meklēsiet, piemēram, to kolagēnu, vai tas būs biloronu, būs klāt pie paša produktu zemē pievienoti linki ar certifikātiem. Piemēram, ja tā ir Izraēla, tad viņiem ir svarīgi tas haļaļ certifikāts, ka viņš ir, tie produkti ir tīri. Izraēlē tur ir savi noteikumi, un tāpēc katram produktam arī mūsu Latvijā būs pievienoti PVD certifikāti un tā tālāk. Tāpēc vēl papildinās ar to, ka cilvēks uzreiz ieejot uz produktu saņems to certifikātu, ko viņš var apskatīties un tiešām pārliecināties par viņu atbilstību ļoti augstai kvalitātei. Tā. Tas īsumā ir viss. Tā, kas vēl? Tā. Tas ir īsumā viss. Būs vēl, es jums parādīšu vēl beigās to prezentāciju, par ko minēšu, ko ir svarīgi norādīt, ko svarīgi ievērot, kad jūs izvietojat sociālos tīklos reklāmu un tā tālāk. Bet noteikti piesakojiet līdzi visiem sociālajiem tīkliem, vai nu vismaz Telegramam, kur mums tiek izvietota informācija par webināriem, jo būs tagad padziļināti, skatāmies webinārus jau padziļināti, piemēram, par transfera kontiem, par pārskaitījumiem, par grupas pasūtījumiem, jo šīs webinārs ir pats iesākums, lai vispār atrastu kontaktus. Cik tagad ir pulkstens, jo Joni? Pusi, nav? Tā, Jonis pateica, laikam, cik ir pulkstenis. Bet, jā, par to, ka padziļināti jau pēc tam, kad cilvēks jau tiešām jau sāk darboties, ka viņam pievienojas klāt visādi instrumenti, ar ko viņš strādā ikdienā, jo dotajā brīdī tad tas būtu pārāk ilgi un cilvēkiem varbūt iesākumā pat tas nav vajadzīgi tik daudz informācijas. Ētika un uzņēmums noteikumi, ko drīkst, un tas, laikam, pat labošu nākamajos webināros, ko drīkst un ko nav ieteicams darīt, ko nedrīkst, tas tā skan pārāk bargi. Jūsu sociālos tīklos, avatāros, ko jūs veidojat, profilos, ja to var tā teikt, nedrīkst būt, nav ieteicams, bet labāk pat neizmantot, jo jūs esat neatkarīgs izplatītājs, jūs neesat kompānijas tieši darbinieks, kā piemēram es esmu darbinieks algots. Jūs esat neatkarīgs izplatītājs, un lai cilvēkam, piemēram, jo mums ir katrai valstī ir arī sociālie tīkli, tur Coral Club Latvija oficiāli, vai tur Coral Club Germany oficiāli, un lai jums avatāros, Facebookos un Instagramos tieši
nebūtu tādi nosaukumi, kas cilvēkam asociētos, un jūs tur izliekat, piemēram, citreiz cilvēkiem nav līdz galam skaidrs, kādu informāciju izvietot, lai cilvēkiem no malas neveidotos tur tāds aplams viedoklis par kompāniju kā tādu. Tāpēc ir ieteicams, kad veidojat jūsu profilus, linkus, aizmugurē var būt, nezinu, roll-ups, nosaukums Coral Club, vai jums tur, nezinu, kaut kādā pasākumā rokā esat turējis Coral Club nosaukumu, un tur būtu, piemēram, Nanija Stāmere, Coral Club oficiāli, ja? Nu, tā, lai būtu vārds uzvārds klāt, ka tas ir saprotams, par ko iet runa, par ko ir tas stāstanī Facebookā, Instagramā, TikTokā un tā tālāk. Varbūt nosaukums tur Healthy, kas varētu būt Healthy Life, Healthy Life, tur tā apakšsvītra coralclub.lv. Tas varētu būt tā, bet nedrīkst būt tā, ka pilnīgi Coral Club Rīga, Latvija, viss, lai cilvēkam nav tā sasaiste, ka tiešām tas ir kompānijas tā kā oficiālais sociālais tīkls. Tāpēc te ir izmantot aizmugurē, fonos, rokās. Var izmantot, bet ir ieteicams arī savus vārdu, uzvārdu vai vēl papildus kādus iniciāļus izmantot, lai veidotu savus tos profilus. Pārdošana noteikti tiešām pat būtu tas vārds ir aizliegta, ja, kā eBayos, Amazonos, Wildberryjos. Tas nostrādā tādās lielākās valstīs, nevis pie mums ir valstis, kuriem tur tiešām apdzīvotība ir liela un viņi izvieto tos produktus tādā tiešā pārdošanā, bet kompānijai speciāla sadaļa, kas tiešām ar to cīnās un strādā, jo mēs jau esam kompānija par to, pārsvarā, ja, lai veidotu tos siltos kontaktus, lai cilvēkus kvalitatīvi vadītu tālāk viņu veselības uzlabošanas procesā, lai viņiem atbildētu, tāpēc daudziem mūsu līderiem un partneriem ir izveidoti čati, kur tiešām notiek tā komunikācija. Jo, ja mums būtu tas mērķis pārdot eBayos un Amazonos, tad mēs noteikti kompānijas vadību strādātu pavisam savādāk un arī to biznesu veidot savādāk. Tāpēc tāda plika pārdošana ir aizliegta. Te ir vārds aizliegta. Nevis nav iesakāma, bet te tiešām ir aizliegta. Vai, piemēram, ja ir pārdošanas kaut kādos, nezinu, vietējos tirdziņos, un es arī tā aizeju, es savu vārdu pat nenomainīju. Es arī tā aizēju uz vietējo tirdziņu, ja, un tur sāku savā nojumē tirgot produktu. Tas ir dažos gadījumos pat ir atļaujams, ja tas ir saskaņots ar vadību. Ja tas ir kaut kāds pasākums, kas varētu tur būt ar veselības uzturēšana vai tur Ķīpselā vēl kaut kur, ja, es runāju par mūsu reģionu, ja, tad vienmēr var skatīties, vai tas iet kopā ar mūsu ētikas noteikumiem, vai tas vispār iet kopā ar mūsu, tā kā, kompānijas vispār noteikumiem, un to var katru reizi apskatīties atsevišķi. Bet tā tīri iet uz tirgu, likt tos burciņus un likt cenas klāt, es to tirgošu, ja, tur centrālajā tirgo vai tirdziņos, tā to darīt nevajadzētu. Tiešām tas nebūtu, man liekas, tas pat cilvēkiem pat rastos pavisam tāds aplams priekšstats par kompāniju, par produktu kvalitāti kā tādu. Tā. Tālāk, ētika solījumu došana. Noteikti pievēršiet, ja jūs esat iesākumā, tie, kas cilvēki jau ir ar pieredzi, noteikti to zina, solījumu tiešām došana veselības finanšu ziņā. Kāpēc tas nav iesakāms? Jā, tāpēc, ka mēs, piemēram, cilvēki ar savu veselību un tur, nezinu, vielmaiņu esam dažādi, un mēs ieejam kopā ar nezinu, es, piemēram, ieeju savu draudzeni, mēs esam vienā svarā, vienās, piemēram, aprisēs, jā, tur ķermeņa aprisēs ejam uz, nezinu, lipostiku kaut kādu marafonu, svara samazināšanu. Bet man, piemēram, nezinu, vairogdziedzers strādā sliktāk un vēl kaut kas, un jūs esat solījuši, ka jūs mēneši iziesiet šo kursu, jūs solījums nevis tā, ka jūs uzlabosiet tur veselības stāvokli, jums paliks vieglāk, jums būs viegluma sajūta, tur nepūtīsies varbūt mazāk vēders, ka jūs dodat konkrētus tiešām solījumus, jūs nometīsiet 10 kilogramus, jums tur samazināsies uz 15 centimetriem vēdera apkārtmērs, lai nebūtu konkrēti solījumi, jo mēs esam cilvēki dažādi. Viens var nomest 10 kilogramus, cits nometīs 2 ar grūtībām. Vai, piemēram, jaunajiem cilvēkiem nāc pie manis komandā, tu tūlīt pēc 3 mēnešiem pelnīsi tur
nezinu, 1500 noteikti tev būs makā. Var teikt tā, ka jūs tev uzlabosies finansiālais stāvoklis, tev parādīsies papildus ienākumi. Pēc tām pārsvarā tas arī ir, ka cilvēki saņem savus pirmos rezultātus, viņiem ieslēdzās tas, ka viņi rekomendē tos produktus un viņiem struktūrās reģistrējas tie citi cilvēki. Tas ir tas, par ko iet runa, ka solījumu došanu mēs varam teikt, ka uzlabosies, es saku vēlreiz, atkārtojos, veselības stāvoklis, ādas stāvoklis, paliks tur viegluma sajūta, vai tev papildus parādīsies ienākumi, vai tu varēsi jau tur visdrīzākais, ja tu ieteiksi saviem cilvēkiem jau tur pēc 3 mēnešu lietot produktu bez maksas un tā tālāk. Bet ne konkrētiem ciparos un skaitļos izmērāmus solījumus. Par trešo personu uzņēmumu produktu reklamēšanu tas ir domāts tā, ka cilvēks iesākumā, protams, var būt ceļa sākumā, un viņš var būt arī atnākt arī no citas MLM kompānijas vai vēl papildus no kaut kādas kompānijas, kas pārdod visdažādākos. Te var būt ieslēgties fantāzija, vai tie ir tīrīšanas līdzekļi, vai tas ir aromaterapija, vai vēl kaut kas. Vienā mājaslapusē, ja jūs esat izveidojuši tur healthylife.lv vai healthylifecoralclub.lv, un tā pašā mājaslapusē kopā vienā tā kā katlā, putrā salikt iekšā Coral Club produkti, un arī tur citas kompānijas, piemēram, nezinu, tur Memo produkti, nesauksim tur citas kompānijas vārdos, vai tur Dentox produktu, un tas viss vienā mājaslapusē. Jums var būt arī pagaidām iesākumā, pārsvarā jau cilvēki pēc tam pieņem to lēmumu pāriet uz vienu konkrētu firmu un kompāniju un būvēt savu to biznesu, bet iesākumā var būt, bet tā, lai nebūtu tā visa informācija vienā mājaslapusē sabāzt iekšā vai vienā profilā. Ja jums ir izveidots profils Facebookā vai profils Instagramā, tad viņiem ir jābūt dažādiem. Ja? Tur vienā jūs stāstat par aromaterapiju vai par svecēm vai vēl kaut kas, otrā jūs stāstat par Coral Clubu. Lai nebūtu tas tiešām tādā vienā putrā, jo cilvēkam, tad, kad tas ir sadalīts, cilvēkam rodas pavisam cits tas uzticamības un tas var redzēt tos kompānijas kvalitātes līmeni. Un vēl svarīgs jautājums, ko daži brīdi paceļās, un tur ir daudz diskusijas, ka tā nenotiek, bet tiešām mums notiek ļoti liela sekošana un arī lūgums pret jums, kad jūs aicinat cilvēkus uz kompāniju, cilvēkam noteikti sarunas laikā vai pēc tam, kad viņš jau ir piekritis reģistrēties vai pirkt produktus, uzjautāt, vai viņš nav bijis jau reģistrējies un vai viņam nav jau konsultanta. Mums ir noteikumi, ka cilvēkam, piemēram, viņš var mainīt konsultantu, ja viņiem, nezinu, ceļi šķirās un viņiem nav pa ceļam, vai ir domstarpības, vai neiet kopā kaut kādi mērķi vai vīzijas, to var darīt, bet to tad ir jādara saskaņā ar kompānijas noteikumiem. Saskaņā ar kompānijas noteikumiem jūs to varēsiet iepazīties arī mūsu mājaslapusē, tāpēc noteikti vienmēr ir lūgums un aicinu jūs vienmēr uzzināt, vai cilvēkam jau nav. Ja? Un ja viņam ir, un ja viņš grib mainīt, tad uzzināt, kāpēc mainīt, bet ja viņam ir, tad, un viņam nav pretenzijas, piemēram, pret iepriekšējo konsultantu, tad viņu savest vai caur mums kopā, vai pašiem arī uzzināt, tad savest ar to konsultantu, kas jau viņam ir kompānijā. Tas ir nodrošinājums gan kā jaunam izplatītājam jums, gan arī cilvēki, kas jau strādā par izplatītāju un mūsu partneri patstāvīgi jau kaut kādu laiku. Tas ir būvēts uz tās bāzes, lai cilvēkiem, tāpēc, ka cilvēki ir dažādi, un te vienu dienu es pieceļos, es gribu strādāt ar Ingrīdu, otrā dienā es pieceļos, es gribu strādāt ar Naniju, un tad es te sākšu reģistrēties no vienas pa vienu dienu, pēc otras dienas, tāpēc te ir tas cilvēks arī par attiecībām, ka mums ir jāmāk būvēt attiecības ar cilvēkiem. Nevienmēr tas sanāks, un nevienmēr gadījumā tas būs tāds pozitīvs risinājums, bet pārsvarā tā ir, ka vajadzētu uzzināt. Tā, un tālāk, kas mums ir augstāk stāvošie mentori, tas ir noteikti cilvēki, ar kuriem jums ir jāizstrādā notikumu ķēde. Ja jums vēl nav izstātīta, tas ir visvarīgākā sadaļa, kur cilvēki tiek augti. Tas ir notikumu ķēde, tas ir jūs ar savu cilvēku, augstāk stāvošo mentoru, sponsoru. Izstrādājot, tas ir tikšanās 1+1, kad jūs tiekaties, piemēram, ar savu ģimenes locekļu, partneri,
vai kolēģi, kas jums tagad darbā, jūs tiekaties, izstāstat par produktu, vai viņš jums pat uzrunā, jo jums ir rezultāti tālāk, tur ir 2+1, kad jūs jau uzaicināt savu mentoru uz tikšanos, un jūs paceļat arī pirms tikšanās tā mentora to. Mm, to, kā pateikt, to svarīgumu, jā, esamību, kāpēc viņš cilvēks jau, kurš jau ir uzbūvējis stabilu uzņēmumu, biznesu, savu kompāniju, ka viņš nāks ar tevi uz tikšanos un izstāstīs par šo iespējām, ko var te gūt. Tāpēc, un pēc tam ir pasākumi, kas ir 4+1, 8+1, tas, piemēram, mums ir vietējie, piemēram, cēsīs vai saldu lekcijas, vai tas ir biznesa apmācības, tālāk jau notiek tie ir jūsu komandas pasākumi, tā ir klientu dienas vai webināri par biznesu vai par veselības koncepciju un tā tālāk. Tās ķēdi ir ļoti svarīgi ievērot, un tikai tā notiek augšana. Tas ir tiešām analizēts, to ir analizējuši arī kompānijas darbinieki, kas ir speciāli skatījušies. Ja tiek ievērota notikuma ķēde un cilvēki to iekļauj savā darbā, izaugsme ir garantēta. Protams, ne visiem uzreiz tas notiek uzreiz un tagad uz sitienu, bet ja ir tas mērķis, ja ir tā vēlme un jūs tiecaties uz viņu, mērķi tiešām agri vai vēlu tiek sasniegti. Tāpēc noteikti kopā ar saviem mentoriem izrunājiet to notikumu ķēdi, lai jums viņa būtu ieviesta jūsu ikdienas darbā. Un tas pats arī ir mentoru iknedēļas plānošanas atbalsts. Tas ir noteikti svarīgi neizvairīties no sava mentora, ja pat citreiz kaut kas neizdodas, vai ir kaut kāda liekas jums nesvarīgi jautājumi, noteikti uzdodas. Tas ir cilvēks, kas būs ieinteresēts jūsu augšanā vairāk, varbūt nekā jums liekas pašam tajā brīdī. Ja? Tāpēc noteikti izmantojiet šo iespēju vienmēr gūt atbalstu vai arī padomu no sava mentora. Nu, un tas ir kopā to mērķu sastādīšana. Jo, kā es redzu, ar ko es strādāju, un es redzēju, man acu priekšā izaug, ja? Tā teiksim, kā bērni izaug, tā arī partneri izaug. Jā, tas ir secīgs darbs, secīgs, plānots darbs un regulārs darbs. Ja tas notiek tā, ka jūs ieplānojat, nākamā pirmdienas tur sākšu darīt, vai tur, labi, tad no 1. aprīļa sākšu darīt, nekas nenotiks. Tas ir tāds pierādīts, ja darīsiet, ja caur. Protams, ir brīži, kad jūs varat sev atļauties tur atelpas brīdi, ja varbūt uz dažām dienām. Galvenais, lai tas atelpas brīdis neievelkās. Bet, ja tas ir secīgums regulāri un darbs tiek darīts gan sociālos tīklos, gan uzrunāts, jo tas nē, ko jūs saņemat, tas jau padara jūs stiprāk. To nē, tas cilvēks ir pateicis sev, nevis jums. Iespējai, ko viņš var gūt kopā ar mums. Tāpēc te ir noteikti jāpaudzē āda biezāka, ja, un jāsaprot, ka tie nē, viņi būs. Ja, bet to nē var pārkāpt un arī viņu izvērtēt pavisam savādāk. Nu tā, pa lielam tas ir arī viss. Ilgi runāju. Oi, tāpat Daci ir un Diāna un Anita. Oi, cik liels skaits mēs te esam. Super. Tā, varbūt jums ir kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad noteikti aicinu skatīties